Labvakar, cienījumās dāmas un godātie kungi. Esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā vakarā, kad Jelgavas pašdarbības kolektīvi ir vienojušies kopīgā pasākumā, lai atzīmētu jaunās sezonas atklāšanu. Kur tālāk vēl lai es eju, ja ceļš ir bezgalīgs, ja mana ceļa sākums, tāpat kā gals, ir neiepazīts. Raimonds Lejnieks, Puķe. Vārds Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra kultūra direktoram Mintautam Buškevicam. Labvakar jautrākajām sezonas koncertām! Jūs tak ziniet, ka jūs esat paši labākie. Jūs tak ziniet, ka jūs esat paši skaistākie. Jūs ziniet, ka jūs esat paši radošākie Latvijā un visā pasaulē. Ja kāds vēl nezina, tad paskiet man. Es jums saku, tā tas ir. Cienījumās dāmas un godātie kungi. Esiet sveicināti vēl nebijušā pasākumā Zaru balvu pasniegšanas ceremonijā, kurā vērtēsim un godināsim veiksmīgākos un visveiksmīgākos Jelgavas pašdarbības kolektīvus. Jūsu sasniegumus un panākumus gada griezumā vērtēja žūrija, tiesa gan slepena, kura par katru no jums ir izteikusi kādu īpašu viedokli. Kādu? To jūs uzzināsiet nominācijās. Es zinu, ka ir notikums, kas vienam kolektīvam ilgi paliks atmiņā. Iedomājieties, brokastu laikā, saule Latvijā, pusdienas laikā, plūdi Polijā. Tieši tādēļ mēs pasniedzam balvu nominācijā Neatlaidīgākie plostotāji. Un balvu saņem Jaukais koris Zemgale, vadītāja Zanesta Pecka, kormeistars Ingūrs Lēlāns. Es tā skatos, ļoti smuks kurps tiem apsveicējiem visiem. Bet vai tev, Ilva, arī ir tāds kurps, ko? Jā, man ir 3 pastalu pāri, baltas un melnas češkas, tad man vēl ir deļu kurpes ar 5 centimetru papēdi, un zini, vēl ir tāds Labi. Es saprotu. Tev patīk iepirkties vienkārši, un tas arī viss. Bet, dejotāji no tevis tāda ir pašvaka sanāks. Un tieši tāpēc tev vajadzētu ņemt piemēru no kolektīva, kurš pirmkārt
Pastalas ilgi mājās neglabā, jo ātri tās nodejo. Otrkārt, dejo no dzimšanas līdz 3. paaudzei. Un treškārt, nekad nav atteikuši aicinājumam uzstāties. Tad varbūt pasniedzam balvu nominācijā Caurākā pastala? Jā. Labi. Balvu nominācijā Caurākā pastala saņem... Tautas deju ansamblis Lielupe, vadītāja Elita Simpsone. Un zini, kas man visvairāk patīk pašdarbību kolektīvos? Garie tējas vakari, sarunas, draudzīgās attiecības. Tur taču ir vesela pasaule. Nu jā, pareizi jau tu saki. Man liekas, ka draudzība ir labs iemesls, lai apbalvotu vienu no vissaticīgākajiem un mīļākajiem kolektīviem. Ilva, lūdzu, kas tev sakāms par šo? Jā, man ir kaut kas sakāms. Balvu nominācijā Draudzīgā tupele saņem... Vidējās paaudzes deju kolektīvs Rota, vadītāja Ludmila Muskare. Jā, kā man pietrūkst vasaras, karstās pludmales smiltis, jūra, meitenes. Jā, meitenes, jā, pie kā es paliku. Meitenes. Jā, runājot par meitenēm un vasaru, es gribēju pieteikt nākošo nomināciju. Īsākais bruncis. Oi, es skatos, ka viņam būs grūti turpināt. Tādēļ, lai atvieglotu šim jauneklim situāciju, balvu pasniegt aicinu sievieti, kura Mini vispār neatzīst. Labvakar! Labvakar, Rudolf! Labvakar. Un kas tam man te jāpasniedz ir? Man ir tiešām liels gods pasniegt balvu sievietēm, kuras atļaujas gandrīz tikpat daudz, cik es. Un tā, balvu nominācijā Īsākais bruncis saņem... Deju studija Intriga, vadītāja Inga Ose. Būs? Nebūs? Pilda dienas pienākumu. Jā. Nu tad, atvainojums par traucēšanu. Paldies.
Nu, es uzskatu, ka galvenais ir, lai kolektīvs labi izskatītos uz skatuves. Jā, bet, lai to panāktu, ir jāiegulda liels darbs, jābūt centīgiem, uzņēmīgiem, neatlaidīgiem. Tad jau sanāk, jo centīgāks kolektīvs, jo labāk viņš sev pasniegs. Nu, tieši tā. Un tas nozīmē, ka nākošā balva jāpasniedz nominācijā Spodrākais zābaks. Un balvu saņem aplausus. Un balvu saņem Tautas deju ansamblis Jaunība, vadītāji Ludmila Muskara un Arvils Novics. Šodien ierados, lai paustu sašutumu par lāveru skūšanu zoodārzā un Latvijas mežos. Bet, kad es uzzināju, ka tas tiek darīts mākslas vārdā, es esmu ar mieru pievērt acis un pieļaut arī kādu plikastainu Scirijus vulgaris pārstāvi zoodārzā. Tātad balvu nominācijā pinkainākā lāverastu otiņa saņem Aizver durvis! Nevarēja nomalīties. Balvu saņem Tautas gleznošanas studija, vadītāja Anda Kalniņa un Ivars Laters. Lūdzu, skatuves! Jā? Reklāmas pauze. Vece, zeķis saplīsušas! Vai, Dievi! Kur tad mēs tagad to naudu liksim? Bankā. Bet runā, ka viss tak aplaukot. Tagad jau nevar uzticēties. Noguldiet mums bankā. Mēs varam klientiem iedot brīnišķīgu iespēju piedalīties loterijā. Lai iet. Kamēr vēl dzīvoju, vajag tā no visas sirds. Nu vai tu traks visu mūsu pēdējo naudu nospēlēt? Pārļaujies uz mani, kad es tevi esmu pievīlis. Vakar! Vakar. Šovakar mēs paziņosim galveno balvu uzvarētājiem loterijā. Un tātad laimīgie cipari ir 17, 28 un
13. Apsveicam laimētāju! Jelgavas aģentūra kultūrā brīdina. Nemēslo uz skatuves. Nemēslo pie skatuves. Par cūku pārvērtīsies. Šis vecais plāns veikam nedara. Izveidiniet mūsu jaunu. Sasauceriet 2010. Te ir jaunākās paudzes nanotehnoloģijas un īpaši izveidota slīdamība. Ar to jūs saslaucīsiet 2 reiz ātrāk šo netīro glību. Jā, tā patiešām ir daudz labāka par vecu. Ko es teicu? Veco jūs varat dot kā pirmo iemaksu jaunajai. Izmantojiet mūsu jauno pamestas. Tas atbrīvos jūs no visiem mikrobiem. Vecie no testa pirmā iemaksa. Balvu nominācija Pārjūru ritējs saņem Pārjūru ritētāji. Meitenes nominācija. tautas deju ansamblis Ritus.
Visi pieaugušie sacērušies rokā mazākajai paaudzei. Tas tāpēc, ka bērni ir mūsu nākotne. Un ik viens no mums taču vēlas būt kaut vai par mata tiesu tuvāk. Un arī mūsu vidū šeit šodien ir tāds kolektīvs, kurā ir pieaugušie, kas tik ļoti pieķēršies jaunākajai paaudzei, ka šo kolektīvu varētu raksturot vārdiem 2 vienā. Tādēļ jābalvo pašdarbnieki nominācijā Dubultā diafragma. Un kurš gan cits būtu cienīgs pasniegt šo balvu, ja ne šī burvīgā lēdija? Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Максим, подарки. Где Максим? Вышел. Балву Саня. Jauktais horis Mitava i bērnu vokālā studija Rotina. Водителя Агия физика. Paldies par šo augsto balvu. Šis kolektīvs sevī iemieso ne tikai dziesmu un deju, bet arī dzeju, kustību un runu. Tādēļ balvu nominācijā neatkārtojamais, lieliskais, vienreizējais, apburbuļojoši, burvīgi, brīnišķīgais, strauji augošais Jelgavas mākslas pasaules fundaments saņem Jelgavas teātris. Aplausus! Pagaidi! Direktors Arvīts Matisons. Aplausus! Pagaidi! Galvenā režisore Lūcija Ņepēdova. Tagad var aplausus!
grandios nobeigumam tā, lai skatītājiem tas ilgi paliktu atmiņā. Es tev piekrītu. Tādēļ aicinām uz skatuves tautas deju ansambli Lielupe, un jūs, skatītāji, būsiet liecinieki šīs dejas pirmizrādē. Ceremonija ir izskanējusi. Aicināsim jūs uz foajē, kur jūs varēsiet nofotografēties ar zvaigznēm, kā arī palūgt viņu autogrāfus. Pēc tam vakars turpināsies 3. stāva deju zālē. Saudzējiet sevi un tiekamies ballē!